Mani sauc Ansis Jurģis Stabings, un tagad 3 nedēļas no šodienas sākot, reiz nedēļā būs 1 stundas gara lekcija par tādu ar praktisku ievirzi, par laimi kā prasmi, laimi kā prasmi, kur ir iespējams apgūt, iespējams iemācīties. Un tā mana ambīcija ir ne vairāk, ne mazāk kā iedot dažus tādus rīkus vai idejas, vai metodes, vai tehnikas, vai paņēmienus, vai instrumentus, kādā veidā to, ko mēs katrs subjektīvi zinām, pazīstam, to subjektīvo laimes sajūtu, to sajūtu, ka mēs esam laimīgas, tad kādā veidā mēs to varam palielināt par dažiem cipariņiem. Par dažiem cipariņiem kaut kādā noteikti nosacītā mērījuma skalā. Tās metodas ir... Es par laimi esmu stāstījis vairākas lekcijas. Vairākas reizes esmu stāstījis gan īsākos, gan garākos formātos. Un visas tās idejas, visas tās domas, visi tie ieteikumi, kas ir viņi, kas ir interesanti, viņi balstās uz uz ļoti daudzos gados pārbaudītu praksi vai arī uz zinātniskiem pētījumiem, pārsvarā uz abiem diviem. Tomēr šitā nebūs tāda zinātniska lekcija, tā būs tāda populāra zinātniska lekcija, bet visam tam, ko es stāstu, vairāk vai mazāk tādu vai citādāku pamatojumu zinātnē ir iespējams atrast. Un tad, kad es jums sagatavošu, jūs redzat, šodien nav nekādas prezentācijas, jo tajā brīdī, kad es viņu gatavoju, es saprotu, ja es gatavoju, tad man ir priekšā jau jāpasaka, kādā secībā, ko tieši es stāstīšu. Un tas man ir tā, es saprotu, bet ja es gribēšu stāstīt kaut kā citādāk, tad man vajadzēs stāstīt tā, kā tas ir paredzēts. Tāpēc viņas nav, bet es sadaisīšu pēc tā, ko es būšu pastāstījis, pēc tā, tad es jums arī uztaisīšu to prezentāciju. Bet labi, tad tas sākums ir tāds. Pēc izglītības esmu psihologs Latvijas Universitātī, esmu beidzis psiholoģijas maģistra bakalaurs un profesiju, pēc tam citu profesionālu izglītību psihoterapijā. Un jūs zinat, kas ir vislielākā, psihologi daudz ko pētījuši ir. Jūs zinat, kas ir tā populācija vai tā iedzīvotāja grupa, kas visvairāk pētītā ir? Jā, kāpēc? Jā, mēs darīsim šeit to pašu. Es esmu uztaisījis tās nelielas anketiņas, un tās anketiņas ir, viņas ir anonīmas, nav pareizo, nepareizo atbilžu, jā. Tas ir par laimi. Par laimi un par to, kā jūs šobrīd redzat tur atsevišķus jautājumus. Paņemiet sev un padodiet uz priekšu, jā. Un tas, ko es gribētu vēlētos, lai jūs viņu aizpildat. Tagad pēc iespējas uzreiz, tas varbūt paņems 1-2 minūtes. Tā, iet līdz beigām, jā. Tad, kā jūs redzējāt, tajā pieteikumā es esmu nosaucis šo te viens virsraksts ir laimi kā prasme, un otrs ir 9 stāsti par laimi. Un es tā mēģināju šo stundu sadalīt tādos 20 minūšu garos stāstiņos, 9 stāsti sanāks. Paldies. Varu apsolīt, tas, ka nākošā nodarbībā es jums parādīšu apkopojumu par šiem te rezultātiem. Tas kādas tās atbildes būs bijušas. Un tad mēs arī varēsim parunāt par to, kā tas viss ir un kā tas viss... Paldies! Kā tas viss ir saistīts ar to, par ko mēs runājam, par to laimi kā prasmi. Bet tad stāsti. Pirmais stāsts, man liekas, tā tīri vēsturiski. Es nesākšu ar smadzenēm, līdz smadzenēm mēs nonāksim. Bet tīri vēsturiski tas, ar ko, man liekas, ir vērts sākt stāstīt, tas būs par stāstu par Dalailamu. Un par to, kāds Dalailamam ir sakars ar visu šo te laimes padarīšanu. Kā ir sanācis, kā ne, tad psiholoģija diezgan ilgi jau pēta to, kā mēs darbojamies, kā strādā mūsu psihi, kā cilvēki darbojās, bet, kas ir ļoti interesanti, psiholoģija tas pētījuma fokus bija koncentrēts uz ciešanām, negatīviem pārdzīvojumiem, visādām patoloģijām, visādām sliktām lietām. Un pirms kaut kādiem vairākiem, tur faktiski jau tagad šobrīd 30, 40 gadiem, viens tāds pozitīvās psiholoģijas vēlāk, viņš dibināja pozitīvā psiholoģiju, Mārtiņš Seligmans, toreiz viņš bija Amerikas psihologa asociācijas prezidents, viņš teica, ka mums ir
vairāki 100 000 pētījumu par depresiju, par trauksmi, par visādiem sliktiem stāvokļiem, patoloģiskiem. Un faktiski tikpat kā nav pētījumu par pozitīvām, ir kaut kādi daži simti uz tiem daudziem tūkstošiem. Tas ir mazāk kā procents, ja? Kad ir nenormāli liels cipars pētījumu par visādām sliktām lietām un nav pētījumu par pozitīvām lietām. Un tajā brīdī tas bija viens tāds sākums. Tad nākošais sākums, un te ir Dalai-lama, parādās Dalai-lamas vārds. Dalai-lama, kā jūs zināt, viņš ir ļoti, ļoti atvērts rietumu zinātnē, ļoti interesēts par to, ko rietumnieki pēta, kā rietumnieki pēta, ko rietumu zinātne vispār zina par pasauli un par dabu. Un ir viens zinātnieks, Richards Davidsons, kurš 80. gados sāka pētījumus un publicēja savus pirmos pētījumus par to, kādā veidā cilvēka smadzenes ir saistīts ar cilvēka emocijām. Respektīvi, kurā vietā emocijas parādās smadzenēs. Kā smadzenēs, skatoties, pētot smadzenes, ir iespējams redzēt emocijas. Emocijas mēs visi zinām, ir prieks, bēdas, dusmas, satraukums un tā tālāk. Ja? Bet jautājums, kā tas viss parādās smadzenēs? Jo ir viena tāda anekdote par viens astronauts ar vienu psihologu, vienreiz strīdās, ja astronauts saka, Klau, es tur biju augšā debesīs, ne ar psihologu, bet viņš saka, es biju augšā debesīs, es esmu bijis debesīs, Dievu es tur neredzēju. Un tas, kas viņam pretī neiroķirurgs, viņš saka, es arī zinu, es esmu operējis 1000 smadzeņus un nevienas domas es tur neesmu redzējis. Ja? Tikai jautājums, kur domas ir, kur emocijas, kādā veidā tas, kas mums ir šitiem te galvaskausa atrodas, kādā veidā tas ir saistīts ar to mūsu iekšējo pārdzīvojumu. Ilgu laiku tur tā kā bija tāds ļoti liels pārāvums starp to fizisko vielu un mūsu emocionālo pasauli. Un tad 80. un 90. gados sāka tā zinātne kustieties tajā virzienā, kad sasaistīt tieši to, kas ir fiziskā līmenī mūsu smadzenes, ar to, ko mēs psiholoģiskā līmenī pieredzam, pārdzīvojam, atklājam, sajūtam, domājam un tā tālāk un tā tālāk. Un tad šis te Richards Davidsons bija publicējis vairākus rakstus, jau savus pētījumus par to, kā emocijas ir saistītas ar smadzenēm, kā emocijas atspoguļojas smadzenēs. Un Dalai-lama tā kā sekoja šiem rakstiem, tad viņš teica, ļoti interesanti, labprāt ar tevi satiktos, aprunātos. Viņi satikās, aprunājās, un kopš tā laika sākās, no 90. gadiem, sākās tādas regulāras tikšanās, kad Dalai-lama un citi budistu mūki, augsta līmeņa, kas ir ļoti daudzus gadus praktizējuši, ļoti lielām zināšanām, viņi regulāri tiekās ar zinātniekiem, rīko zinātniskas konferences par ļoti visdažādākajiem jautājumiem, kas ir saistīti ar cilvēka dabu un tā tālāk. Ja? Un izrādās, ka rietumu zinātniekiem ir ļoti daudz ko mācīties no budistu mūkiem, jo kas ir, lai arī runājot par budismu, var izdalīt vismaz tādas 3 lielas sadaļas budismā, kā domāšanas tradīcijā. Viens tas ir reliģija, kā viena no lielajām pasaules reliģijām, kur ir Buda, un tur viss tā pasaules radīšana, viss tas, reliģija, tas visa reliģija nepieciešamie atribūti. Otra lielā sadaļa ir budismu filozofija, tas ir uzskats par to, kā pasaule ir uzbūvēta, par tur karmas likums un viss pārējais. Bet trešā lielā sadaļa, tas ir budismu psiholoģija. Tas ir budisma zinātne pār cilvēka psihi. Un viņi ir to pētījuši, un ja mūsu rietuma Eiropas psiholoģija ir aptuveni, bišķiņ pār pa 100 gadiem, budismam ir, kā psiholoģija, ir 2500 gadu. Ja? Un tad viņi 2500 gadu laikā ir pētījuši to, kā strādā cilvēka psihi. Kā viņa darbojas, kā darbojas uzmanība, kā darbojas uztvere, kā darbojas atmiņa, kas nozīmē uzmanības koncentrēšana. Pa visiem šiem tiem, kas saucās mūsu kognitīvie mehānismi, ja, par visām tām lietām, viņiem ir ļoti, ļoti fundamentāls zināšanas. Ja? Protams, viņas ir ieteiktas savā valodā, savā veidā, mazliet citādāk nekā mēs esam pieraduši, bet viņi zina diezgan daudz. Un Dalai-lamas tas, kas padara šo, protams, kad zinātnieki veido tās kopējās konferences, un tur saka, tur Dalai-lama arī piedalīsies, tad ļoti daudz zinātnieku iebos, ko jūs tad tagad, ko tad viņš tur nāks, ko viņš runās, viņš ir tomēr reliģiskais līderis, ja? Mums zinātnē ar reliģiju nav nekāda sakara. Uz to Dalai-lama pasaka tā ļoti simpātiski atbildi. Viņš saka, ja zinātne pierādīs, ka budismam nav taisnība, tad budisms mainīsies. Ja? Kas ir ļoti simpātiska pozīcija. Ja?
Un viņiem prasa, vai ir piemēri? Viņi saka, jā, mums bija ilgu laiku savu uzskatu par astronomiju, par mēnesi un sauli un debesīm, un tagad zinātne pasaka, kad mēs tā kā kļūdamies, tagad mēs pārskatām savus uzskatus. Ja? Viņi neturās pie sevi, viņi nav tā kā pieķērušies pie šīm lietām. Ja? Un tā kā tā pozīcija tāda ļoti, ļoti simpātiska. Ja? Tad, respektīvi, tā ir tāda ļoti tīra zinātnieka pozīcija. Dodiet pierādījumus, mēs domāsim, ja jūs varat pierādīt, ka ir savādāk, mēs to pieņemam. Ja? Tā kā tā pozīcija tāda ļoti atvērta. Līdz ar to ir vērts ieklausīties, ir vērts runāt. Ja? Un tad viens no tiem Dalai-Lamas uzdotajiem jautājumiem bija sekojošs. Ja? Viņš prasa, labi, kādā veidā jūs rietumu zinātnieki esat atklājuši visas šīs lietas, ko jūs zinat par smadzenēm? Viņi saka, mums ir dažādi tur tie aparāti, tur pozitronu emisijas, tur magnetiskās rezonances, kas ļauj skanēt smadzenes bez ķirurģiskas iejaukšanās ar dažādām elektroniskām metodēm, dabūt smadzeņu attēlus reālā laikā vai fotogrāfijas redzēt, kurā brīdī, kuras smadzeņu daļas strādā pie kādiem nosacījumiem, ja cilvēks ir priecīgs, ja cilvēks ir bēdīgs, ja cilvēks ir satraucies, ja cilvēks ir mierīgs. Tad, respektīvi, fotografēt smadzenes dažādos šajos emocionālajos stāvokļos. To ir iespējams izdarīt. Ja? Un Dalai-Lama prasa, labi, ko jūs pētat? Viņš saka, mēs tur trauksmi, tur depresiju, tur visādas atkarības, visādas sliktos stāvokļus. Ja? Dalai-Lama prasa, klau, bet vai jūs pētat laimi? Ja? Tiem rietumu zinātnieki saka, zini, nē. Ja? Kāpēc nē? Tādas stingras atbildes nav, vienkārši nav tāda tradīcija. Un tad tajos 80. un 90. gados arī sākās laimes pētījumi. Ja? Un tas ir viens no tādiem ļoti virzieniem, kas ļoti strauji attīstās un kur ir aizvien vairāk informācijas, aizvien vairāk datu, aizvien vairāk pētījumu tieši laimes, labklājības, labizjūtas, pozitīva emocija, pozitīvās psiholoģijas lauciņā. Ļoti daudz. Jo, kas ir interesanti, ja mēs skatāmies no tās patoloģiskās puses, tad, ja mēs zinām visu par patoloģiju, visu par neveselīgiem stāvokļiem, tad pat, ja mēs to novācam nost, tad mēs varam tā nosacīt no tiem mīnusiem izlīst līdz nullei. Bet, ja mēs gribam izlīst pulsos, dzīvot pozitīvāk, tad tur vajag zināt kaut ko vairāk, kaut ko citu. Ja? Ar ciešanas novācot vien, nepietiek, lai dabūtu laimīgu dzīvi. Bet, ja mēs gribam dabūt laimīgu dzīvi, tad mums jāzina par to, kas tas tāds ir, no kā tas sastāv, kādā veidā tas veidojās. Ja? Un tad līdz ar to tagad ir aizvien vairāk datu un aizvien vairāk pētījumu. Un šeit tajās pirmajās, te bija cilvēku uz Austeru lekciju ciklu. Ja? Jā, tas ir, viņš pastāstīja nelielu daļu. Es jums pastāstīšu citu nelielu daļu, jo vienkārši tagad gatavoties šajā lekcijā materiāli ir nenormāli daudz. Tieši par to, kādā veidā laimi pētīt, kāpēc to ir vērts darīt. Ja? Jo visi tie, ir tas fakts, ka laimīgi cilvēki, viņi strādā labāk, viņiem ir labāka radošā domāšana, viņiem ir labāka atmiņa, viņi labāk tiek novērtēti, viņiem ir labāka veselība, viņiem ir mazāki veselības rēķini, mazāk naudas tērē ārstiem, ilgāk dzīvo, noturīgāka laulība. Laimīgi cilvēki tiek uzskatīti par kompetentākiem. Ja vienkārši salīdzina divus darbiniekus, tad to, kur laimīgs, to uzskata, ka laimīgais ir gudrāks, ja? Kaut gan viņi varbūt ir identiski, ja? Bet vienkārši uzskata, ka viņš ir gudrāks. Un visu laiku tas ir jautājums, un tie ieguvumi ir neskaitāmi. Un tad ir, protams, jautājums, jūs zinat, psiholoģijā tas pētījums par to, lielais jautājums ir par to, vai korelācija sakarība. Ja par psiholoģijā saka, ja cilvēks ir laimīgs, tad viņš dzīvo ilgāk. Bet jautājums, kas ir cēlonis un kas ir sekas, ja? Jo parasti tie korelācija pētījumi vienkārši laimīgie dzīvo ilgāk, varbūt viņi vienkārši dzīvo ilgāk un tāpēc viņi ir laimīgāk, ja? Tur nevar vienmēr zināt. Bet aizvien vairāk saka, ka laime ir nosacījums, kas nodrošina to ilgāko dzīvi, nevis otrādāk, ja? Vai, piemēram, klasisks stāsts, par ko mēs ļoti daudz domājam par panākumiem un laimi. Cilvēki domā, ja man būs panākumi darbā, tad es būšu laimīgs. Ja? Izrādās tā ķēdīt ir otrādāk. Ja es esmu laimīgs, tad man būs panākumi darbā. Ja? Un tad tas jautājums, bet tagad, ok, ja man nav panākumi darbā, tad kā būt laimīgam? Tad par šo es jums arī stāstīšu. Bet šitā visiem es tagad arī pastāstīšu. Tātad vēl vienreiz atgriežoties pie Dalai-Lamas. Tātad zinātnieki sāk pētīt laimi. Visvienkāršākais veids, kādā veidā ir iespējams noskaidrot, vai cilvēks ir laimīgs vai nav laimīgs, ir viņam pavaicāt, vai jūs esat laimīgi. Ja?
Tas ir visvienkāršākais veids, ja, jo tādā ļoti konkrētā, tehniskā veidā noskaidrot, kas ir laime, par to es jums stāstīšu nākošajā lekcijā, vairāk tā personiskā laimes definīcija. Ja. Izrādās no tā, ko mēs domājam par laimi, no tā ir nenormāli daudz kas atkarīgs. Vienkārši vai mēs esam laimīgi vai nē, pirmkārt ir atkarīgs no tā, kas ir tas, ko es domāju par laimi. Un ja es nepareizi priekš sevis definēju laimi, tad man ir ļoti liels iespējas vienkārši arī viņu nesasniegt. Ja, tā kā pirmais, ar ko jāsāk, ir tas, kā es domāju par laimi. Bet par to būs nākošā reizē. Bet neiedziļinoties tajā, pirmais jautājums, vai es esmu laimīgi vai nē. Tur man anketiņas ir, ja tad es jūs zināšu tagad, ja, nākošā reizē pastāstīšu. Vai jūs esat vai nē, un cik tieši. Un tad, kas notiek? Kas notika tālāk? Kādā veidā tas Dalai-lamas iespējas vai tas, šis te pētījums turpinājās ar Dalai-lamas piedalīšanos? Ja tātad vienkārši pirmais ir paveicāt cilvēkiem, vai cilvēki ir laimīgi vai nav laimīgi. Tālāk, nākošais, ko var darīt, ielikt šos te cilvēkus, var principā noskaidrot, iedot līdzīgas anketas, esat laimīgi, nelaimīgi, cik tieši, ja? Cik ļoti. Var viņus izvērst tur vairāk vai pēdējā laikā, vai tieši šobrīd, un tā tālāk, tur varianti ir. Pēc tam šiem cilvēkiem ir iespējams noskanēt smadzenes. Un paskatīties, vai, teiksim, laimīgo cilvēku smadzenes atšķirās no nelaimīgo cilvēku smadzenēm. Vienkārši uztais vienu fotografiju, otru fotografiju, paskatās, vai tur ir kaut kas līdzīgs vai ir kaut kas atšķirīgs. Un izrādās, ka ir viena lieta, jā, kas atšķir laimīgu un nelaimīgu cilvēku smadzenes. Un tā konkrēta atšķirība ir tāda, ka pieres daivas, cilvēkam ir tādas tā saucamās pieres daivas, kas šitiem te atrodās aiz uzvads kauliem pierē, kas atbild par tādu lietu kā uzmanības pievēršanu, lēmumu pieņemšana, izvēle, kā rīkoties konkrētās situācijās. Un ka šajās te pieres daivās ir vērojama asimetrija. Laimīgiem cilvēkiem kreisā puse strādā daudz, un tas nav runa par kreiso puslodi. Ja? Šitajā nav runa par to, ka kreisā puslode strādā labāk kā labā. Ja? Bet konkrēti pieres daivā kreisajā pusē ir laimīgiem cilvēkiem ir lielāka aktivitāte un labajā pusē ir zemāka aktivitāte. Un tiem, kas ir nelaimīgi, vai tiem, kas ir depresijā, vai tiem, kas ir noskamuši bēdīgi vai kaut kā savādāk, viņiem savukārt labā puse ir aktīvāka un kreisā ir mazāk aktīva. Ja? Respektīvi, paskatoties vienkārši uz smadzenēm, nevienkārši tur ir aparāti, kas maksā miljonus, ja? bet caur šiem aparātiem, paskatoties uz smadzenēm, var iespējams pateikt, vai cilvēks ir laimīgs vai nav laimīgs. Ja? Un labi, tātad, ko zinātnieki? Kā zinātnieki korekti viņi pieeja šiem jautājumiem? Viņi no sākuma iedod cilvēkiem anketas, ja? Savāc anketas, noskaidro, šitie cilvēki ir laimīgi, tie nav laimīgi. Pēc tam paskatās viņas smadzenes, skatās šitiem tāds bildes, šitiem tāds bildes. Tātad, redz, tie izskatās, jā, ir tādi. Tie ir laimīgi, tie nav laimīgi. Bet pēc tam var izdarīt arī otrādāk, vai ne? Paņem citus cilvēkus, paskatās viņiem smadzenes, redz, smadzenēs ir atšķirības. Ja? Pēc tam uzdod viņiem jautājums, vai jūs esat laimīgi? Un cik tieši, ja? Skatās, salīdzina atbildes ar bildēm. Ja? Konstatē, jā, tiešām tās bilde nosaka to, ka tie, kam ir tur kreisajā pusē pieres daivas ir aktīvāks, tie ir laimīgāki. Tie, kam ir labā pusē aktīvāks, tie vairāk saka, kas ir nelaimīgi. Ja, tātad smadzenēs to ir iespējams redzēt. Un tagad liels jautājums, kādā veidā mēs varam dabūt tās smadzenes tādas asimetriskas pareizajā virzienā. Ja? Tagad šeit nāk vēl vienreiz uz skatos parādās Dalai-lama, un viņš saka ļoti interesanti rezultāti. Paskaties tagad lūdzu manus mūkus. Ja? Mūkus, kas ir praktizējuši, meditējuši diezgan ilgu laiku. Viņus ieliek aparātos, un ir tas teiciens krievu valodā, kas zina, krievu valoda ir rādītājiem ir tāds zaškaļivaita. Ja? Tas ir, ka, teiksim, es tur prasīju apmēram no 0 līdz 10, tas laimes rādītājs, ja? Tad viņiem vienkārši tā bultiņa rāda uz 12, ja? Ka vairāk nevar, vienkārši tas aparāts uzrāda tik lielu to asimetriju, ka vienkārši tie cilvēki ir tik laimīgi, ka laimīgāk, parasti tie vienkārši tādus rādītājus nesasniedz nekad. Ja? Jautājums, kādā veidā viņi šito ir dabūjuši gatavu. Ja? Un izrādās, ka tas ir vienkārši viena noteikta, neviena, tur ir vairāki, bet tas viena atbilde ir tas, kas tas ir, tā ir meditācija. Tā ir meditācija, daži noteikti veidi. Viena ir tā saucamā mīlošās labvēlības meditācija, otra ir apzinātības meditācija, ja, kas ir tā kā saistīta ar to, ka vienkārši
šīs izmaiņas smadzenēs notiek. Un par to, bet es jūs neaicinu tagad kļūt par budistu mūkiem un meditēt. Ja? Jo, kas ir interesanti, šādas te izmaiņas vai izmaiņas tajā virzienā, izmaiņas laimes virzienā var pamanīt, respektīvi aparāti reģistrē arī parastiem cilvēkiem, kas nav mūki, kas nav praktizējuši 25 vai vairāk gadus, bet kas ir pēc kaut kādām 8 vai 10 nosacīti prakses stundām, šādas izmaiņas parādās. Respektīvi, tās izmaiņas parādās ļoti ātri. Un tagad, lai jūs saprastu, kādā veidā šīs izmaiņas parādās, es jums pastāstīšu tagad mazliet par smadzenēm, ja? Par to, kā darbojās smadzenes un kā ir uzbūvētas smadzenes. Te ir 2 stāsti par smadzenēm. Pirmais stāsts ir tāds, ka tā pavisam nosacīti var skatīties uz to, ka mūsu smadzenēm ir tādas 3 lielas daļas. Un tas smadzeņu modelis viņi var redzēt kā dūri šitādā te veidā salikti. Tātad smadzenēm ir, šeit būtu, tas ir tā kā mana galva, šitien te ir galvas virspus, te ir ausis, te ir acis, te ir pakausis, ja? Te ir mugurkauls. Ja? Šitādā, tas izskatās tās galvas smadzenes. Jūs zināt, smadzenēm ir garoza. Ja? Tas ir tas, kas ir tie pirksti, kas ataino garozu. Tālāk ir smadzeņu vidējā daļa, tas ir īkšķis, kas ir iekšpusē. Un smadzeņu kodols, tas ir tas, kas šeit ir plaukstas pamatne. Kodols ir saistīts ar muguras smadzenēm. Smadzeņu kodols atbild par tādām ļoti, ļoti instinktīvām, ļoti pamata lietām. Tas ir reakcija uz kaut kādiem tādiem ļoti pamatkairinājumiem, instinkti. Tas ir vienkārši, ja ir kaut kur troksnis, tad es saraujos, ja ir karstums, tad es mūku, ja man patīk, tad es dodos uz turieni. Tas regulē mūsu ķermeniskās funkcijas, ja, tas ir tīri, tā, ka tur kaut kas iet ārpus vai garām apziņai, par ko mēs īpaši daudz nedomājam, kas strādā tādā ļoti, ļoti primitīvā līmenī. Ja. Tālāk šī baltā viela, jeb, jūs zināt, Erkils Poro teica par pelēkajām šūniņām, vai ne? Pelēkā šūniņa, tas ir smadzeņu garozi, jo viņi ir parākā krāsā. Šitiem pa vidu ir baltā krāsā, to sauc par balto vielu, jeb to sauc par limbisko sistēmu. Tā atbild par mūsu jūtām un emocijām, par pieķeršanos, par visiem priekiem, bēdām, satraukumiem, raizēm, kreņķiem un tā tālāk. Smadzeņu garoza savukārt atbild par domāšanu, par spriedumiem, par informācijas analīzi, apstrādi, uztveršanu, atcerēšanos, klasificēšanu. 2 puslodes labā kreisā, viena informācija apstrādā tēlainā veidā, otra informācija apstrādā racionālā veidā. Ja? Bet tā ir domāšana. Un tās ir 3 tādas dažādas funkcijas. Ja? Tātad mūsu pamatregulācija, mūsu emocionālais un mūsu racionālais prāts. Ja? Tās ir tādas 3 lietas. Kas ir svarīgi? Svarīgi ir tas, ka šeit ir šitais te pirkstu galiņi, pirkstu kauliņi, tās ir tās saucamās pieres daivas. Un kā jūs redzat šitajā te vietā, plaukstā viņas ir savienotas gan ar īkšķi, gan ar kodolu. Tās ir smadzeņu daļas, kas visvairāk ir attīstīts cilvēkiem, tieši cilvēkiem, atšķirībā no zīdītājiem, citiem zīdītājiem, jo smadzeņu mums ir līdzīgs ar visiem citiem dzīvniekiem. Un atšķirībā no pētiķiem, augstākajiem primātiem, tieši šīs smadzeņu daivas, pieres daivas ir attīstīts visvairāk tieši cilvēkiem. Un ar ko viņas nodarbojās? Viņas nodarbojās ar mūsu paša regulāciju. Respektīvi, šīs smadzeņu daļas ir saistītas ar to, kādā veidā visas smadzenes darbojās kopumā. Ja? Šīs daļas regulē visu smadzeņu, jo, piemēram, man ir ļoti lielas emocijas, bet man prāts saka, šajā brīdī labāk vajag paklusēt racionālā daļa. Tāpēc, ka ir tāda un tāda situācija, tāpēc, ka būs tādas un tādas sekas. Ja? Un līdz ar to tām emocijām es neļauju izpausties. Es vienkārši sociālā situācijā saku, tagad man vajag rādīt smaidiņas, salikt rociņu šitā rāmu un pieklājīgi atbildēt uz uzdotiem jautājumiem. Ja? Lai arī emocijas saka kaut ko pavisam citu. Ja? Un tas ir vienkārši šīs pieres daivas spēt noregulēt to iekšējo balansu, pieņemt lēmumus, kā rīkoties konkrētā situācijā un tā tālāk. Ja? Šīs pieres daivas ir saistīts arī ar uzmanības pievēršanu, ar spēju noturēt uzmanību, kam mēs pievēršam uzmanību, kam mēs noturam uzmanību. Ja?
Kādā veidā var zinātnieki šito te visu konstatēt, ka tās daivas tādā veidā strādā? Ir interesanti, ka tur darbojās vēl tāda fizioloģiska mehānisma, kas strādā tādā veidā, ka smadzenes, lai smadzenes varētu darboties, viņām ir nepieciešamas barības vielas, kas ir skābeklis un cukurs. Skābekli un cukuru piegādā asinis. Asinis te no apakšas sirds pumpē uz augšu, un tad viņas tur tiek sadalīts. Tās daļas, kuras strādā aktīvāk, tās dabū vairāk, kas strādā mazāk aktīvi, tās dabū mazāk. Ja? Tagad es jums gribu parādīt, kāpēc šitais modelīts. Ja? Tagad kāds tam ir praktiskais pielietojums? Praktiskais pielietojums viens piemērs ir tāds. Ja? Blaumans, ko saka, žogam, ko prāts ir uzcēlis, jūtas viegli kā pāri. Zinat, vai ne? Tagad, kur ir prāts? Prāts atrodas garozā. Kur ir jūtas? Šeit. Ja? Žogam, ko prāts ir uzcēlis, jūtas, tā ir cita smadzeņu daļa. Viegli kā pāri. Emocionālajai daļai ir liela priekšroka pār racionālo prātu, jo emocionālā daļa atbild par mūsu izdzīvošanu, kamēr racionālā par labu dzīvi. Ja? Izdzīvošanai vienmēr ir prioritāte pār labu dzīvi, jo ja mēs nomirstam, tad nav vispār nekādas dzīves. Ja? Tāpēc izdzīvošana vienmēr ir augstākā prioritātē. Ja? Otrs piemērs – eksāmens satraukums. Jūs ejat uz eksāmenu vai jūs sapulc, vai jums ir prezentācija, un jūs aiziet, paceļat to biļeti vai nostājaties auditorijas priekšā un pēkšņi jūs vairs neko neatceraties. Ir pazīstama tā situācija, vai ne? Kas notiek? Zināšanas ir garozā. Tas ir ko stāstīt, kā stāstīt, kam likt uzsvaru un tā tālāk. Ja? Satraukums atrodas šitien te limbiskajā sistēmā. Ja visas asinis aiziet uz limbisko sistēmu, uz tās ārprāts, kas tūliņās būs, tās taču būs beigas un šausmas. Ja? Šitien vairs asiņi nepietiek, līdz ar to šīs daļas nespēja strādāt pietiekoši adekvāti, līdz ar to jūs vienkārši vairs neko nezinat. Ja? Un neko nevar pateikt. Un tas ir elementārs tas mehānisms, kas vienkārši pārdala asinis no vienas daļas uz otru daļu. Ja? Un viss. Un līdz ar to mēs, šīs pamatlietas par smadzenēm ir jāzina, tad nav brīnuma. Ja? Par sevi. Kāpēc mēs kādā veidā mēs darbojamies. Tā, tas ir pirmais stāsts par smadzenēm. Ir skaidrs, ja? Ja, ir ok, ja? Labi. Otrs stāsts par smadzenēm. Smadzenēs ir šitais tādā ļoti globālā līmenī. Ja? Tagad, ja mēs paņemtu mikroskopu un paskatītos, tad smadzenes sastāv no... Kas jautājums kaut kas nebija skaidrs, ja? Nē, skaidrs, mēs tikai vēlreiz. Vēl vienreiz, ja? Es šito bildīti rādīšu daudzas reizes. Ja? Cits stāsts par smadzenēm ir sekojošs. Otrs stāsts par smadzenēm ir tāds, ka mūsu smadzenes sastāv no šūnām, nervu šūnām, kuras sauc par neironiem. Nervas šūnas atšķirās no citām šūnām, no mūsu tām parastajām ādas šūnām vai kaulu šūnām vai vēl kaut kādām šūnām ar to, ka viņas ir saistītas ar citām šūnām, ar tiem izaugumiem, kurus sauc par aksoniem un dendrītiem, respektīvi viņas ir, tā struktūra ir tāda ļoti, ļoti sazarota. Katrai šūnai ir no dažiem līdz dažiem 100 izaugumu, kas ir saistīti ar citām šūnām. Ja? Tādas nav mūsu citu ķermeņu citām šūnām nav. Un līdz ar to smadzenes ir nenormāli sarežģīta struktūra. Jūs esat dzirdējuši šito teicienu, ka nervu šūnas neatjaunojas, vai ne? Jā? Jā? Ir dzirdēts, jā? Jā. Kādos brīžos to lieto? Jā, stress, un tā doma ir, ka nervu šūnas ir, ka nevajag stresot, nevajag satraukt, ja? Tāpēc, ka nervu šūnas neatjaunojas. Ir interesanti tas, kā tas teiciens ir, tas bija sen un tā nav taisnība. Ja? Respektīvi, tās ir vecas ziņas. Tā tiešām pirms kaut kādiem 50 gadiem zinātnieki tā uzskatīja, ka nervu šūnas neatjaunojās. Bet tās ir tiešām pusgadsimtu vecas ziņas, ja? Kuras joprojām kā leģenda dzīvo, ka nervu šūnas, bija tāds doma, ka apmēram līdz 2 gadiem smadzenes izveidojās, un tā, ka viņas ir izveidojušās, tad viss pēc tam viņas tikai paliek sliktāks, ja viss atlikušos 98 gadus. Ja? Izrādās, tā nav taisnība. Pirmkārt, nervu šūnas atjaunojās. Viņas atjaunojās, tiesa ir tas, ka viņas atjaunojās sliktāk nekā, piemēram, āda, ja? Vai kaut kas, kur tur ir brūcis, un tad viņi ātri aizzīst. Viņas atjaunojas lēnāk, bet viņas atjaunojas visa mūža garumā. Pat 90-gadīgiem cilvēkiem veidojas jaunas nervu šūnas. Ja?
Tā kā tā nav taisnība. Otra lieta, pat tas, ka nervu šūnas atjaunojas vai neatjaunojas, tas pat nav tik svarīgi, jo cilvēka prāta spējas, tas, vai viņš zina, nezina, saprot, nesaprot, spēj izdomāt, nespēj izdomāt, nav atkarīgs tieši no tā šūnu skaita, bet no to savienojumu, skaita savienojumu kvalitātes un savienojumu elastīguma. Un šie te vienai šūnai tie izaugumi, viņi veidojas visas dzīves laikā. Un viņi veidojas nepārtraukt arī šobrīd, kad jūs klausāties šito lekciju, jums tur notiek fiziska aktivitāte jūsu smadzenēs. Ja? Viņi notiek burtiski šobrīd, viņi notiek nepārtraukti. Ja? Kādā veidā, kādas no tā sekas ir? Nevis kādas sekas, bet kā tas mehānisms strādā. Vēl par nervu šūnām, katrai šūnai ir iespējami divi stāvokļi, aktīvs vai pasīvs. Ja šūna aktivizējās, tad viņas šūta elektrisku impulsu pa saviem izaugumiem, tas pievienojās pie citām šūnām, un ja tas savienojums ir pietiekoši labs, pietiekoši stabils, viņš aktivizē arī tās nākošās šūnas. Tās nākošās šūnas atkal sūta signālus tālāk. Ja? Un veidojās tāda ķēdes reakcija, ka viens sūta pirmā šūna uz 7, tad uz 28, tad uz 5029. Ja? Tā ting, tur aiziet tāda ķēdīte. Ja? Un šis te aktivizācija, tā ir, var nosacīt, tā ļoti primitīvi runājot, tā ir viena doma. Viena aktivitāte. Ja? Cita aktivitāte, citā ķēdītē būtu cita doma. Ja? Trešā ķēdīte būs kaut kāda vēl cita doma. Ja, tas ir vienkārši, ir šūnas, tad starp šūnām ir savienojumi, un tad tie savienojumi var aktivizēties kaut kādās kombinācijās. Ja? Un tad jūs iedomājaties, tagad tā, šūnu ir daudz, šūnu savienojumi, ja katrai ir daži simti, tad viņi ir vēl daudz vairāk. Un tagad, ja tie daži simti savienojumi var aktivizēties dažādās kombinācijās, tad tas apjoms ir vienkārši milzīgs. Ja? Kas var notikt cilvēka prātā? Un līdz ar to, teiksim, tas stāsts, ka mūsu prāts ir lielāks par debesīm, angliski mind is wider than the sky. Tas ir burtiski saprotams, ja? Kad mūsu debesīs var ietilpt daudz vairāk nekā ir zvaigžņu debesīs vai smilšu graudu jūras, tur liedagā vai jūras dibenā. Ja tas ir atkarīgs no tā, kādā veidā, kādās kombinācijās aktivizējās mūsu šūnas, mūsu smadzenēs. Tālāk, nākošais ir, ja šūnas aktivizējās kaut kādā vienā noteiktā veidā vairākas reizes pēc kārtas, tad var teikt, ka tā taciņa iestaigājās. Tā izveidojās, tas ir apmēram tā kā jūs iedomājaties, ja jūs vienreiz nopilinat pilienu zemē, tad tas piliens tur kādu laiku ir slapšs, un tad viņš izgaist, un nekas nepaliek. Ja vēl vienreiz nopilina, vēl vienreiz, tad tur veidojas peļķīti. Ar laiku tur veidojās maziņš grāvīts, maziņš strautiņš. Ja tu turpini pilināt, tad jau tāda urdziņa. Ja turpini pilināt, tad jau tāda maza upīte izveidojās. Vēl turpina kādu ilgāku laiku, ja? Tad jau tāda nopietnāka upīte. Viss tā pamazām, un tas ir līdzīgi tā mūsu smadzenēs. Visu laiku jūs katru dienu skatāties spogulī, un jūs redzat savu seju. Un tas nogulsnējās, un jūs sākat pazīt sevi. Ja? Un jūs esat iemācījušies, es izskatos šitā. Ja? Un tā ir, burtiski runājot, tā ir prakse. Prakse, ko nozīmē? Tas ir atkārtot daudzas reizes vienu un to pašu. Ja? Daudzas reizes vienu un to pašu atkārtot. Un tas nozīmē, ka mūsu smadzenēs iestrādājās noteikta veida ceļi, noteikta veida reakcijas, kā mēs reaģējam tipiskās situācijās, kāda ir mūsu fiziskā reakcija noteiktajās konkrētajās situācijās. Un tas ir tas veids, kā mēs mācamies. Ja? Tas ir, mēs izveidojam savās smadzenēs neironu ceļus, kas aktivizējās. Un tagad, ja mēs gribam iemācīties kaut ko jaunu, kāpēc ir grūti pārmācīties? Jūs esat iemācījušies kaut ko darīt vienā veidā. Ja? Kāpēc ir grūti pārmācīties? Tāpēc, ka iedomājieties, ja tur gaujas sanlē ir šitā, un tagad jūs gribat viņu šitā te izdabūt. Ja? Tur ir nepieciešams ļoti liels atkārtojumu skaits, lai apzināti ievestu citā veidā, bet to ir iespējams izdarīt. Ja? Un kas ir svarīgi? Svarīgi ir tas, ka šie savienojumi vēl vienreiz, es gribu atkārtot, viņi veidojās visa mūža garumā. Viņi veidojās visa mūža garumā. Un pietiek pat ar aptuveni. Es tagad neatceros, kādi ir tie svaigākie cipari, bet es teikšu tā, 90 minūtes prakses ļauj
pamanīt fiziski pamanāmas izmaiņas smadzenēs. Piemēram, kas ir 90 minūšu praksa? Cilvēkiem, kuri nemāk žonglēt, tas ir mest bumbiņas, viņi ķert 3 bumbiņas uzreiz, ja? Viņiem noskanē smadzenes, pēc tam viņiem saka 90 minūtes, vai tagad pamēģina pamētāt bumbiņas un pamēģina paķert viņas. Viņi papraktizē šito 90 minūtes, pēc tam vēl vienreiz viņiem noskanē smadzenes, redz fiziskas izmaiņas, fiziskā līmenī smadzenēs. Ja? Ka mūsu smadzenes mainās mūsu darbības rezultātā. Ja? Ticat man? Ja? Es vienkārši tāds klusums iestājās, ka tā uzreiz tā. Es domāju, kas notiek? Es tā baigi tad domāju, tad žonglēt. Bet ko tas nozīmē? Smadzenēm savā ziņā viņām ir vienalga kādu, ko jūs praktizējat. Ja jūs praktizējat kreņķēšanos, jūs labi iemācāties kreņķēties. Ja? Tad jūs to labi mākat. Ja jūs praktizējat visu laiku kaut kādu bēdāšanos vai kaut kādu tādu domu mētāšanu, domu šaudīšanos vai raizēšanos par kaut ko, tad tas ir tas, ko jūs esat iemācījušies. Un tās taciņas ir iesteigātas tajā veidā. Un jūs vienkārši, viens piemērs, reāls piemērs no dzīves. Man viena meitene reiz stāstīja tā, ka viņa ar draudzeni bija sapucējušās un gāja uz ballīti. Abas divas meitenes smuki sapucējušās, iet uz ballīti vakarā, ja? Smukas meitenes, smuki sapucējušās, ja? Un uz viņām paskatās cilvēki, ja? Un pēc tam viņas pārunāja to savu draudzeni. Viņa saka, kā? Kad paskatās, tad viena domā, es laikam labi izskatos, ja? Otra domā, ar manīm kaut kas nav kārtībā, kāpēc man skatās? Ja? Un kas tas ir? Situācija ir identiska. Ir 2 meitenes, abas smukas meitenes, divas sapucējušās meitenes. Situācija ir identiska. Ir viens cilvēks, kurš skatās virsū. Ja? Un viņai ir iekšēja atbildes reakcija uz to. Un kāds uz mani skatās? Ja? Ko tas nozīmē? Un viena domā, tā tad es esmu smuki. Ja? Otra domā, tā tad ar mani kaut kas nav kārtībā. Ja? Un tā ir tā taciņa, kas ir iesteigāta. Vienkārši ir kaut kāds impulss, kaut kas iekrīt kaut kur, un tad viena aiziet pa vienu ceļu, otra aiziet pa citu ceļu. Ja? Un tad jūs domājat, kur no viņām varētu būt laimīgāk? Ja? Ja, tas ir vienkārši, mēs šitādā veidā mācamies šitādā veidā. Mēs mācamies fiziskā līmenī. Tas nozīmē, ka mēs iesteigājam tās smadzenēs, tās domas iesteigā tās taciņas. Ja? Un vienkārši tāpēc jūs saprotat, ka tā mācīšanās, kur tā mācīšanās ideja ir? Mācīšanās ideja ir tajā, ka mēs pietiekoši daudzas reizes atkārtojam kaut ko pietiekoši citādākā veidā. Ko es te vēl varu pateikt mazliet no tās fizioloģijas? Ir dažas lietas, kas palīdz, un dažas lietas, kas traucē veidot šos jaunos savienojumus. Viena lieta, kas traucē, tas ir alkohols. Ja? Alkohols noārda tos jaunos savienojumus, neļauj viņiem izveidoties. Un viena lieta, kas palīdz, biespiens. Ja? Tāpēc, biespienā esošās olbaltumvielas ir tās, kas palīdz veidot jaunas savienojumus starp nervu šūnām. Ja? Tā kā, tas, kad, ja jūs mācaties un jāiet biespiens, ja, tur ir liela daļa patiesības, ja, kad, vienkārši tas... līdzsvars, ko nozīmē? Es nezinu, tur droši vien vajadzētu taisīt eksperimentus, cik daudz kā tieši, ja. Un atkal tas var būt ļoti individuāli un tā tālāk, ja, bet, principā, tam ieteikumam ir kaut kāds tās reāli dabā balstīts pamats, ja. Tagad, ja konkrētajiem atgriežoties pie laimīgi, nelaimīgi cilvēku smadzenēm, ja, tad, ja paskatās šiem te laimīgiem cilvēkiem, ja viņiem ir kaut kas tajā kreisajā pieres daivā ir lielāka aktivitāte un labajā pusē ir mazāka aktivitāte, ja, tācīm redzot, viņi kaut kādā īpašā veidā domā. Viņi kaut ko tādu dara, ja, ka viņiem tās smadzenes ir, tā aktivitāte ir nobīdījusies uz to vienu pusi vairāk nekā uz to otru pusi. Un tagad jautājums, kas ir tas, ko viņi dara? Es teicu, viņi taisa vairākas meditācijas prakses, bet viena no tām praksēm ir, par to es vairāk stāstīšu nākošā reizē pie tā, ko darīt, bet tas ir jautājums par uzmanības pievēršanu, par to jautājumu kurā brīdī, kam ir pievērsta jūsu uzmanība. Un te ir tas stāsts par to, ir viens pētījums par laimi, un tas pētījums viņš tika izveidots sekojoši, ka bija iztaisītas mobilā telefona aplikācija, un šajā mobilā telefona aplikācijā vienkārši cilvēki, kas vēlējās, viņi varēja ielikt savā telefonā,
Un laiku pa laikam tur atskanēja signāls, un tad, kad atskanēja signāls, tur vajadzēja atbildēt uz 4 īsiem jautājumiem. Ko tu šobrīd dari? Cik laimīgs esi? Un par ko tu domā? Nu, tā kā 3 jautājumi, ja? Un diezgan daudz cilvēku piedalījās, tur vairāk tūkstoši, un diezgan daudz tie dati tika ievākti, tas ir vairāk 10 000, ja? Tas ir, katrs cilvēks daudzas reizes atbildējis to jautājumu. Un konstatēja pavisam vienkārši sakarību. Kad pa lielo tā cilvēku laime nebija atkarīga tieši tik lielā mērā no tā, ko tieši viņi dara, bet daudz lielākā mērā no tā, kur bija viņa prāts tajā brīdī, kad viņi dara. Respektīvi, kam bija pievērsta viņa uzmanība. Un vienkārši tas stāsts pavisam vienkārši. Ja viņa uzmanība ir pievērsta tam, ko viņi dara tajā brīdī, tad viņi ir laimīgāki. Ja viņi dara kaut ko vienu, bet uzmanība ir kaut kur citur, tad viņi ir mazāk laimīgi. Ja? Un tas ir pavisam vienkāršs pasākums. Un tagad jautājums ir, tur viens no tiem jautājumiem, kas bija tajā anketiņā, tas ir jautājums bija par to, cik lielā mērā jūs varat kontrolēt savu uzmanību. Ja? Kā jums šeit varat kontrolēt? Es tā, pa pusē. Uzmanību, vienkārši, vai jūs varat jūs tagad pievērst uzmanību man, vai ne? Jūs varat, ja jūs gribat, jūs varat pievērst. Vai jūs varat pievērst tam, kas jums ir klēpī, tur rokas vai pieraksti? Jūs varat pievērst, vai ne? Jūs varat pievērst uzmanību savai mugurai, kas balstās uz krēsla atzveltni? Var, vai ne? Klaus tā uzmanība jums, vai ne? Pa lielo. Bet tagad jautājums, vai jūs varat to uzmanību noturēt tajā vietā, kad ilgāku laiku? Kādu brīdi var, bet droši vien ar laiku radās problēmas. Ja, piemēram, ja es lūgtu pievērst uzmanību savai elpai. Sarežģīti, ja? Esat mēģinājuši, ja? Jā. Tagad ir, kas nav, nezinu šito te vienkāršo vingrinājumu. Ja? Vienkārši pamēģiniet pievērst uzmanību savai elpai, paturēt tur 2 minūtes. Ja? Mēs tagad to nemēģināsim, to jūs mājās varat padarīt. Ja? Bet tas, kas ir ļoti interesanti, ir tas, ka šis jautājums par uzmanības pievēršanu, to, kam mēs pievēršam uzmanību, to var skatīties tā. Mums prātā var izdalīt, vai psihē var izdalīt tādas 2 daļas, vismaz tādas 2 daļas. Viena daļa ir griba, un otra daļa ir uzmanība. Un tā griba pasaka, es gribu pievērst uzmanību, piemēram, manai rokai. Ja? Tad jūs pievērst. Es gribu pievērst uzmanību savai rokai. Un tad jūs varat pievērst savai rokai. Ja? Un tad jautājums, kāda ir tā saiknes starp gribu un uzmanību? Un izrādās, ja atgriežamies pie šitā te modeļa, tad gan griba, gan uzmanība atrodās šitam pieres daivās, bet jautājums, cik labi viņas ir saistītas savā starpā, cik labi viņas ir attīstītas. Ja? Izrādās tiem cilvēkiem, kas vienkārši šo uzmanības pievēršanas lietu ir izkopuši, viņi ir vienkārši laimīgāki. Kas spēj vairāk pievērst uzmanību, tie vienkārši ir laimīgāki. Kas zina to, kādā veidā tā uzmanība strādā, kā uzmanība klausa, viņi vienkārši ir laimīgāki. Tas kādā veidā šī uzmanības pievēršana notiek, kas ir tas, kā tas darbojas, un tā viena no lietām, par ko runā visvairāk tajā lietā, citā lietā, ko es stāstu, un ko es jums arī noteikti pieminēšu, tā ir tā apzinātības prakse. Ja? Bet tā ideja ir tāda vienkārši pievērst uzmanību. Ja mēs paši nepamanām par to, cik ļoti bieži mēs ļaujam mūsu uzmanībai klejot visu kaut kur. Un tas visbiežākās lietas, visbiežāk, kas notiek, fiziski mēs atrodamies šeit un tagad, ja, bet uzmanība mums ir vai nu pagātnē vai nākotnē. Ja tas ir pagātnē, mēs domājam par to, kas bija, kreņķējamies, pārgramojam, visu laiku tā kā domājam par to ārprāts šausmas vai kā tas viss notika, vai arī viņi ir nākotnē, kreņķējoties, raizējoties par nākotni, par to, kas būs nākotnē. Un mēs neesam šeit un tagad. Ja. Un tas ir viens tāds gan secinājums no šī pētījuma, ka ja cilvēkam uzmanība nav te, kur viņš ir, tad viņš ir mazāk laimīgs. Tur ir vēl citi secinājumi, kas ir ne tikai ar laimi saistīti, bet šitais kurs ir pa laimi. Ja? Tad cilvēks ir mazāk laimīgs. Gan arī ir citas lietas, ja, ka cilvēkam vienkārši tā uzmanība klejo visu kaut kur projām, tad viņš ir mazāk produktīvs, viņš mazāk izdara, viņam ir tur ļoti daudz dažādu iemeslu to darīt, un ir vērts pievērst uzmanību tam, kur jūs atrodaties šobrīd. Ja? Bet tas nav vienīgais, tas ir vienkārši kas ir interesanti.
Mēs cilvēki, mums ir tās smadzenes ir iekārtotas tādā veidā, ka mēs varam arī pievērst uzmanības pievēršanai. Ja tad, kad es prasu, kur ir jūsu uzmanība, tad jūs nevarat uz to jautājumu atbildēt, ja jūs nepievēršat uzmanību savai uzmanībai. Ja? Paskatīties, kur tad viņi ir īsti. Ja? Un tā ir tāda viena fantastiska lieta, kas ir, man liekas, tas ir kaut kas brīnišķīgs, ko mēs cilvēki varam izdarīt. Un tad laiku pa laikam ir vērts paskatīties, kur esmu es un kur ir mana uzmanība. Ja? Un tas ir viena lieta, par ko es jums ieteiktu likt pie sirds, likt aiz auss, ņemt pie sirds, ja, un ievērot. Un tas ir vienkārši skatīties, kur ir jūsu uzmanība, kurā vietā viņi seko. Kam tieši ir jūsu uzmanība pievērsta. Ja? Ok. Tā. Vai šajā brīdī ir kaut kādi jautājumi? Ko varētu? Jā, lūdzu. Par uzmanības koncentrēšanu, piemēram, darba laikā, ja ir jādara darbs, mums saistīts līguma lasīšanu. Jāsaprot, kas pie kā turās, un kabinetā ir kolēģi, kas vienkārši skaļi tērgā. Es vēlos koncentrēties, es cenšos koncentrēties, bet dzirdama jau labi, ja, un man tiek mehāniski no ārpus traucēt, kā ar uzmanības koncentrēšanu šādos apstākļos, ārējie faktori. Jā. Es nevaru kolēģiem pateikt, lūdzu atpustīt, viņi noteikti apvainotos, jo šādās situācijās. Jā, jā. Te ir tā, ar to uzmanības pievēršanu ir... Es gribu tagad atgriezties vēl vienreiz pie tā stāsta par smadzenēm, par to, ka smadzenes mums ir, pirmkārt, tās ir pieres daivas, ja? Otrkārt, šīs pieres daivas, tāpatās kā visas citas smadzenes, ir veidotas no tām nervu šūnām. Nervu šūnas, viņas, ja mēs kaut ko daram regulāri, tad veidojās jauni savienojumi un esošie savienojumi nostiprinās. Ja mēs regulāri pievēršam uzmanību, tad tas attīsta un apzināti. Tas ir pievēršam uzmanību ar savas gribas palīdzību. Tas ir, es gribu pievērst uzmanību kaut kam, un es viņu tur pievēršu. Tad attīstās šīs, veidojās jauni savienojumi un nostiprinās tie esošie savienojumi tieši pieres daivās. Ja? Tieši tajā tas ir. Tagad, kādā veidā tas nozīmētu praktizēt? Ko tas būtu praktiski darīt? Tas nav risinājums, kas būs īstermiņā, ja? Kas būs tā ļoti ātri, bet vienkārši es jums pateikšu tagad īso padomu, un tad jūs tagad no rītdienas sākot, jums tas sanāks daudz labāk. Bet praktizēt nozīmē atkārtot. Ja? Atkārtot daudzas reizes. Kas ir pats vienkāršākais veids un vienkāršākais mehānisms, tas ir, ja kaut kas nesanāk, tad mēs sākam no jauna. Ja kaut kas nesanāk, mēs sākam no jauna. Ja? Šī analoģija var vilkt ar mūsu fizisko ķermeni. Jūs zinat, ka mums visiem ir kaut kādā pamat līmenī, kaut kādā pamata tādā ļoti ikdienišķā un vispārīgā līmenī mēs ik viens pārvaldam savu fizisko ķermeni. Ja es gribu pacelt rokas, varu pacelt rokas. Ja es gribu, tur es varu viņus pagriezt. Respektīvi, mans ķermenis klausa manai gribai. Es gribu kaut ko izdarīt, un es to varu izdarīt. Ja? Tagad, ja es gribu, piemēram, mest bumbu un trāpīt tur kaut kādā mazā groziņā, tajā otrā telpas galā, es viņu varu aizmest tajā virzienā, bet es droši vien netrāpīšu. Ja es gribētu tur tomēr trāpīt, man vajadzētu mest atkārtot daudzas reizes, un tad es sāktu pārvaldīt daudz smalkāk, lai es varētu tur to izdarīt. Ja? Respektīvi, ar savu gribu ietekmēt savu ķermeni ļoti smalkā veidā, smalkā līmenī. Cits piemērs ir, ja es izdaru šitādu kustību, tas atstāja kaut kādas izmaiņas manā ķermenī? Īpaši nē. Bet ja es to kustību daru daudzas reizes, vai ne? Un ja es paņemu tur kaut kādu svaru un daru viņu daudzas reizes, tas atstās kaut kādas redzamas izmaiņas manā ķermenī. Šitais muskulis paliks lielāks. Ja? Un tas ir, atkal tā ir praktizēšana. Praktizēšana nozīmē atkārtot kaut ko daudzas reizes pēc kārtas. Kādā veidā tas ir saistīts ar uzmanību, ar mūsu smadzenēm? Ja es pievēršu uzmanību kaut kādai vienai lietai, un atkārtoju to daudzas reizes pēc kārtas, man sāk veidoties izmaiņas pieres daivās. Ja? Tas nozīmē, man tagad tajā jūs, piemēram, jūs sēžat, jūs skatāties uz to tekstu, un ir kolēģi, viņi runā skaļi.
jums uzmanība aiziet pie kolēģiem, jūs viņu atvedat atpakaļ. Viņi runā skaļi, jums uzmanība aiziet pie kolēģiem, jūs viņu atvedat atpakaļ. Viņi aiziet pie kolēģiem, jūs atvedat atpakaļ. Tā ir tā pati kustība, kuras tikko aprakstīju. Ja? Viņi aiziet prom, jūs atvedat atpakaļ, aiziet prom, atvedat atpakaļ, aiziet prom, atvedat atpakaļ. Ja? Tā ir prakse, tā ir atkārtošana. Viņi 1000 reizes aiziet prom, jūs viņi 1001 reizi atvedat atpakaļ. Ja? Un tas jūs iedomājaties līdzīgi, kā jūs aiziet uz trenažieru zāli, no pirmās reizes nekas nemainīsies. Jūs vienreiz šito kustību izdarīsiet, vai pat vienu treniņu šito izdarīsiet, nekas nemainīsies. Bet, ja tu atkārto daudzas reizes, tad ar laiku tas paliks aizvien vieglāk. Ar laiku tas paliks aizvien vieglāk to izdarīt. Ja? Tā kā tas ir prakses jautājums. Nekas vairāk tur nav. Tā var no vienas puses teikt, ka nekas vairāk tur nav, jo tur ir mazliet arī cits jautājums ir par attieksmi. Un attieksmē šajā apzinātības praksē, tas, ko mēs darām, tas ir, tagad es tā mazliet eju tajās otrās nodarbības tēmā iekšā, bet tas nekas ir vērts to izdarīt. Ja? Šajā uzmanības pievēršanā mēs nevērtējam to, kas notiek. Mēs nesakām, tas ir labi, tas ir slikti, tas ir forši, tas nav forši. Vienkārši mēs pamanām, tas notiek, un mēs darām to, kas mums jādara, atgriežamies atpakaļ. Ja? Uzmanība aizgāja, es negribu, lai viņi aiziet, nāc atpakaļ. Ja? Tā. Tas būtu tas mehānisms, kādā veidā tas vienkārši ir daudzas reizes atkārtojot. Jā, lūdzu. Cits jautājums, kā ir fantazēšana un uzmanības pievēršana un būšana laimīgam? Jo, dažreiz vienlaicīgā nodarbē esot fantazēšana, patiesībā nebūšana šeit un tagad palīdz, bet, tev padara laimīgāk, vismaz bērniem tas tā ir. Jā, tāda lieta fantazēšana un uzmanības pievēršana vai respektīvi tāda izvairīšanās no šī brīža tādas nevēlamās situācijas ar to, kad aiziet kaut kur fantāzijās. Tas jautājums, vai tas var padarīt laimīgāku, vai tā ir tāda patiešām tāda laime. Un tas atkal būs atkarīgs tieši lielā mērā no tās jūsu vai no katra konkrētā cilvēka laimes definīcijas. Tas, ko es gribētu teikt, ka tādā veidā, ko ir iespējams izdarīt, ir iespējams samazināt tās ciešanas, kas ir šobrīd. Bet teiksim, ja man šī situācija, tā kā jūs teicāt, tik garlaicīga, ir nepatīkama, ir nevēlama, ir kaut kāda nejauka, tad es aizēju savās fantāzijās uz jauku situāciju. Un tādā veidā es izvairos no tām ciešanām, ko rada šī situācija, un es esmu tur. Bet jautājums, vai tā ir laime? Ja? Ciešanas tas samazina, jā. Labsajūtu tas uz brīdi iedod, jā. Bet vai tā ir laime? Ja? Tas ir līdzīgi, es liktu priekš sevis, es teiktu, ka pēc manas izpratnes tas salīdzinājums būtu, ja man kaut kas sāp, es iedzeru pretsāpju zāles, man vairs nesāp. Vienalga, vai tas būtu tur kuņģa čūla, vai zobārs, vai zobs caurs, vai vēl kaut kas, ja? Uz to brīdi nesāp, vai vēl vairāk es paņemu kaut kādas narkotikas, ja? Bet tāpatās, tur nav iespējams dzīvot. Tāpatās no tās sapņu pasaules kaut kad ir jāatgriežas un vajag tā kā reālo maizi un reālās drēbes un reālos cilvēkus satikt. Tur nav iespējams uzkavēties. Tur ir forši, bet tie tādi, māņi. Ja? Tā nav realitāte. Tas dod atvieglojumu, līdzīgi kā narkotikas. Varbūt tas tāds salīdzinājums ir pārāk spēcīgs, pārāk skarbs, ja? Jo narkotikām ir tāda blakus efekti, bet arī šādai fantazēšanai blakus efekts, jo tas nevēlams blakus efekts, jo tas man neļauj būt tajā realitātei, kurā mēs visi fiziski gribam vai negribam, bet mēs atrodamies. Ja? Tāda būtu tā mana atbilde. Tā. Vēl ir laiks jautājumiem. Vienam jautājumam. Ir jautājumi? Droši. Nē, doma tāda par laimi vispār. Kas ir laime? Vai patiesībā mēs zinām, kas ir laime? Un tas, uz ko mēs tiecamies, varbūt mēs nezinām, kas tā laime ir. Mēs īstenībā esam laimīgi, bet mēs nezinām, ka mēs esam laimīgi. Jā. Kaut kā cita gradācija. Kā jūs zinat, otrās lekcijas pirmā sadaļa ir personiskā laimes definīcija. Ja? Un tas ir būtisks jautājums par to, kas ir laime un kā mēs to definējam, jo tas
no tas, kā mēs definējam savu laimi, katrs pats, mēs varam būt laimīgi uzreiz šeit un tagad, vai arī būt nelaimīgi uz visu atlikušo mūžu. Tā kā tas ir ļoti svarīgs jautājums, bet vienkārši te nav pareizās atbildes, nav vienas pareizās atbildes. Ja? Un ir tas viena lieta, kas ir, respektīvi pareizā atbilde ir tāda, ka pareizās atbildes nav. Varbūt tieši tāpēc budisti mūki ir laimīgi, tāpēc, ka viņiem visiem ir viens kaut kāds tas laimes vērtējums, mērauklis. Priekšstats par to. Es nedomāju, ka... Es domāju, viņa priekšstats un viņu tas uzskats ir pietiekoši universāls, kur ir lielā mērā ir iespējams... Atkal, tas, ko liecina pētījumi, ja, ir tas, ka pat cilvēki, kas, tur nav runa par budismu filozofiju vai budismu ideju, jo tas ir kaut kas vispār cilvēcisks, universāli cilvēcisks. Piemēram, līdzjūtība, līdzcietība, laimes vēlēšana citiem cilvēkiem. Tas nav budismu vērtības. Tas bija kā salīdzinājums. Jā, bet tas ir kaut kādas tādas... Vispār ir ļoti interesanti, ja paskatās teiksim, tādā rietumu un austrumu pasaulē, tad rietumu pasaulē par laimi parasti uzskata daudz individuālāku lietu un daudz tādu, es nezinu, nākošo reizi mums var vairāk sagatavot tieši par šo salīdzinājumu, kā rietumos un kā austrumos skatās uz laimi, bet rietumos viņi ir daudz vairāk individuāli un daudz vairāk tādu, forši, ja? Austrumos savukārt tā laime ir tāda, viņa ir daudz mierīgāka un ir daudz vairāk saistīta ar daudziem citiem cilvēkiem. Es nevaru būt viens pats laimīgs, ja visi pārējie man riņķi apkārt ir nelaimīgi. Ja? Viņi ir saistībā, atrodas starp cilvēkiem vai ar cilvēkiem. Un tas ir tāda vispār cilvēciskāka. Bet vēl vienreiz runājot par personisko laimes definīciju, ja, tas ir būtisks jautājums. Un viena no lietām, kāpēc daudzi cilvēki ir nelaimīgi, ir pilnīgi iespējams, tā ir tāda mana hipotēze, es neesmu taisījis pētījumu, bet es pieļauju, ka lielā mērā tas ir tāpēc, ka īsti nav skaidrs, ko tad īsti grib, ko tad īsti meklē, pēc kā tad īsti tiecās. Ja? Un tas ir viens iemesls, ka, ja jūs nezināt, ko gribat, tad jūs reāli to nevarat dabūt. jo tad vienmēr sanāk, kas sanāk? Visu laiku cilvēkam paliek tas pēdējais vārds. Ja? Es gribu pārsteigumu. Ja? Dzīve kaut ko piegādā. Nē, tas nav tas. Ja? Tas ir. Un man ir vienmēr iespēja pateikt, nē, tas nav tas, ko es biju domājis, kad es teicu, ka es gribu pārsteigumu. Ja? Un tā iespēja mums vienmēr paliek tajā brīdī, ja mēs neesam nodefinējuši, kas tāds ir, ko mēs meklējam. Bet personīgos laimes izjūtu jānošķir subjektīvais un objektīvā. Es gribu būt laimīgs, bet esmu bezdarbnieks. Jā. Jā. Un tas ir liels jautājums, vai... Bet šie rēķini ir objektīvs. Jā, bet jautājums, vai tie objektīvā apstākļi ir spējīgi ietekmēt jūsu subjektīvo laimes izjūtu? Tas ir liels jautājums. Cilvēki liek, pieņemsim, māte vientuļo ar bērniem vai kādā zem krūmiņa. Jā, bet jautājums, bet tas vienmēr ir jautājums, vai cik lielā mērā šie ārējie apstākļi ir atkarīgi, cik lielā mērā no ārējiem apstākļiem ir atkarīgi mūsu laime. Jo te ir viena lieta, un tagad man vienkārši jāpasaka, ka tas ieraksts beidzās, ja? Un tad es jums pastāstīšu. Labi, principā. Vēl pirms, kamēr tas ieraksts turpinās, tātad pētījumi, Ivars Austers arī rādīja to savā lekcijā, pavisam vienkārši. Tā ļoti vienkāršot sadalot laimi ir atkarīgi no 3 lielām faktoru grupām. Apmēram 50% nosaka kaut kāda iedzimtība, 10% nosaka ārēji apstākļi un 40% nosaka tas, ko es ar to visu daru. 40% ir no manis atkarīgi. Bet tas ir pa lielo. Tā ir statistika. Šai statistikai individuālā līmenī nav nekādas jēgas. jo mani 40%, priekš manis ir 100%. Ja? Jo kas man ir iedzimts, tas man ir iedzimts. Ar to es neko vairs nevaru izdarīt. Ja? Un vienkārši bet tajos 40% es varu izpausties pa visiem 100%. Ja? Tātad 50 ir iedzimtie, 10 ir ārēji apstākļi un 40 ir tas, ko es ar to visu daru.